Man tāds jautājums ir. Es, teiksim, izlasīju arī to Eiropas regulu par šo lietu, un es sapratu bišķi citādāk to lietu. Man liekas, ka jūs te bišķi citādāk tulkojat. Es sapratu, ka ar 12. gadu visiem jābūt pārvadātājiem vienādiem noteikumiem. Ja ir dotācijas, tad arī maršrutu taksometriem dotācijas vajag par pensionāru pārvadāšanu, par invalīdu pārvadāšanu. Tā kā es neredzu te loģiku, te tiek vilkts deķis uz vienu stūri. Es pilnīgi piekrītu jūsu teiktajam, ka par to, ka visiem pārvadātājiem jābūt ir vienādiem nosacījumiem, tas tiešām arī minēts šajā dokumentā, bet papildus tam arī tātad ir ieteikts risināt tātad šo divējādā veidā. Tātad, ja gadījumā jūs nobalsosiet par šo veidu, kādā veidā tiks sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumi sākot no 2012. gada, tad Rīgas pilsētas iedzīvotājiem viesi tad saņems šo te nepārtraukto pakalpojumu, un arī šie te pārvadājumi tiks veikti, es domāju, pienācīgi labā līmenī, neriskējot ar kaut kādiem pārtraukumiem šajā sektorā. Un tad tagad sanāk, ka notiek pārtraukumi no maršrutu taksometru puses. Es domāju, ka viņi precīzāk iet nekā autobusu un trolejbusu, kur kavējās 10 minūtes vai vairāk, vai arī ātrāk aiziet par 10 minūtēm. Ja ir maršrutos, kur ik pēc 10 minūtēm iet vai 5 minūtēm iet transports, tas varbūt būtu saprotams. Bet ja reizi vienā stundā iet vai stundā 2 transporta līdzekļi iet un viņš aiziet ātrāk, tas nav normāli. Sakārtojiet savā lauciņā un pirms tam gribat kādu citu lauciņu savākt. Šis lēmuma projekts nav par maršrutu taksometru funkciju pārņemšanu vai kaut kā tam līdzīgi, tad tiks izstrādāts plāns un attiecīgi pirms tiks slēgts līgums ar Rīgas satiksmi šī lēmuma gaismā. Tādā gadījumā tad arī jūs izskatīsiet šo jautājumu par veidu, kādā tiks turpināti pasažieru pārvadājumi, kas neizslēdz piesaistīt apakšu uzņēmējus, varbūt tieši šos pašus maršrutu taksometrus vai kaut kā savādāk. Bet es atvainojos, bet man liekas, ka tā arī sanāks. Kaut kā tā arī sanāks pēc tā gada. Paldies.